Čau, čau! Kas tā par balto bultu? Mums ir vienkārši mersīts. Balts mersīts. Balts mersīts, bet ar pievienoto vērtību. Mums ir strēle uz mersīša, kas izbrauc 29 metru augstumā. Paskaties, palikuši dažas nedēļas līdz adventēm un tūlīt būs Ziemassvētki. Aktualizējās laiks rotāt eglītes, rotāt balkonu maliņas, kur īstais auto, kas ir tagad jāpērk, lai varētu kaut ko nopelnīt. Tātad komerces transports biznesa vajadzībām. Mums ir 20. gada Mercedes Sprinter 314. versija ar 105 kW, tas ir kaut kādi 140 zirgi, bet te nav svarīgi braukt ātri. Te ir svarīgi no punkta A uz punktu B tikt, lai varētu strādāt. Pats galvenā pozīcija ir šī strēle augšā. Šī strēle tiešām iet 29 metri augstumā. Īstais aparāts ir priekš naudas pelnīšanas komerces aparāts. Kāda ir šī darījuma vēsture? Klients pats sameklēja šo mašīnu Igaunijā, ja nemaldos Tallina. Tur bija mans kolēģis Kaspars. Bet klientam vajadzīgs šis automobils līzingā. Jūs saprotiet, jums ir vajadzīgs darbam manta un līzings, bet manta maksā, laikam nedrīkst teikt, bet daudzas naudas, var sakot. Mēs bijām kopā ar klientu, pārbaudījām, ka viss strādā, jo šis automobils nav nopērkams tā, kā tas ikdienā, ko mēs darām, pērkam vieglās mašīnas, nebraucot, neskatoties, bet uz pieredzes bāzes. Tad šoreiz mums vajadzēja izbīdīt visu, pārliecināties, ka viss ir funkcionējošā kārtībā, un tagad notiek otra procedūra – Latvijas papīru kārtošanas procedūra. Notiek līzinga papīru formēšana šobrīd. Tūlīt būs rezultāts. Dienā 2 un klients varēs braukt, montēt lampiņas. Čau, Kaspar! Čau, pirmdienā. Jā. Lūk, jā, mans pagājušās nedēļas darījums, tā varbūt nav gluži mūsu ikdiena, bet, kā jūs zinat, e-mobili tiek ar visu galā, jā, un tā arī šī gadījumā. Tātad klients atradis savu nepieciešamo pozīciju, tehniku šī gadījumā, jā. Vēlāk jau arī droši vien visas sarunas laikā izstāstīšu, kam tad viņš vairāk viņam bija paredzēts, bet jebkurā gadījumā, jā, klients mūsu esošais vērsās pie manīm, saka, es esmu atradis savu interesējošu pozīciju, vajag dabūt uz Latviju. Viss tas atdūrās tajā, ka šī tehnika ļoti dārga, ja? Līdz ar to bija nepieciešams iesaistīt finansētājs, bankas, ja? Kas tad bankai ir nepieciešams? Bankai ir nepieciešams, lai auto ir ar Latvijas reģistrāciju un sagatavot vērtējumu. Tad, lūk, to mēs arī nodrošinam, ja? Un gādājām šurp mūsu gadījumā. Sprinters, šasija, ja? Tātad 20. gada reģistrācija. Tātad darbībā mašīna pilns 3 gadus. Tas arī izskaidro šo te tiešām mazo nobraukumu, ja, kas ir tikai 11 000 km pa 3 gadiem. Liekas, kas tad ar viņu darīts? Bet, ja mēs paskatāmies to uzparikti, tad tas ir tas, kas pelna un varbūt, jā, motora darba stundas skaita, bet nevis kilometrus. Līdz ar to mums ir 20. gada Sprintera šasija, uz kuras ir uzbūvēts ultra viegls 29 metrus augstumā sniedzamības grosts. Jā, šī te pirmspēdējā Sprintera paaudzes šasija, uz kuras ir uzmontēts šāds te pamatīgs, bet ultra viegls pacēlājs, jā, ar grozu. Tātad pašai šasijai, kā jau Sprinterim, jā, atsparojums lāgas. Šī gadījumā ir interesanti, ka lāgas mums ir apvilkts ar tādu izolējošu materiālu, ko, teikšu, es gan personīgi bieži neesmu manījis, bet te tas redzās. Kopumā jau par šasiju es domāju, ka te nav ko pat piebilst. Jā, ar 11 000 šasiju atgriezusies no Zviedrijas, kas ražota Vācijā. Tā kā, jā, vēlreiz. Šis ir tas, kas šeit sastādīja šo te lielo budžetu un kas arī ir tas lielais dārgums šī pasākumā. Kā jau sapratām, kad šeit tas stāsts vairāk būs par šo te pašu uzparikti, redzam, ja, šī te visa platforma ir uzmontēta uz standarta šasīņas. Tā tad interesanta lieta. Te jau kā nekā mūsu gadsimts, jā, 21. Interesanti notiek. Automašīnu, protams, ka var šo te visu vadību arī no groza vadīt, un tur ir vēl viens vadības bloks, bet sāks viss ar to, ka automašīnai jābūt nofiksētai uz rokas bremzes, visām durvīm jābūt ciet, un tad sākas šis te pasākums, ka automātiski viņš sevi pats nolīmeņos un, kā saka, atbalstīs.
Ja tas notiek uz tāda stingra seguma, tad jau pekām ir pašām sava šī te, platforma. Ja tas notiek kaut kur, kur ir nepieciešams zāliens mauriņš, ja, tad mums ir speciāls pekas, ko mēs paliekam apakšā, un attiecīgi viņš pats sevi nolīmiņo, atbalsta piepaceļ tā, lai var sākt darboties ar šo te, iespaidīgo 29 metru strēlu. Klienta vēlme bija, par cik tas pasākums bija tepat salīdzinoši netāļu, pie mūsu kaimiņiem Igauņiem tika pieņemts lēmums braukt kopā. Abiem diviem tad arī viņu pirms spiest pogu un skaitīt naudu izvērtēt, vai viss atbilst tam, ko mēs esam gaidījuši, pēc pārdevējas sniegtās informācijas, pēc dokumentiem, kur mēs visi izondējām. Tad, lūk, devāmies kopā, nonācām pie tehnikas, un klients pats bija tas, kurš kāpa grozā, pārbaudīja visas šīs te strēles opcijas, vai tas viss darbojās. Tur tad arī tika nočakots, tika saprasts, kā darbojās visa šī te līmeņošana, un tas viss tika notestēts maksimāli augstu, maksimāli tālu. Ja? Tā kā sapratām, ka uzparikta darbojas kā vajag. Pa pašu galvu, kā saka, šasei arī izbraucām, atvērām motortelpu, viss tur brīnišķīgi. Tā kā tika pieņemts lēmums pirkt nost. Tad, lūk, operatīvi spiedām pogu, kamēr gaidījām naudu. Igauns jau mums gatavoja šīs te tranzīta numurzīmes. Klients tajā brīdī saprats, ka viss ir procesā un viss notiek. Devās jau, kā saka, atpakaļ savās darba gaitās, atstāja mani tur, pāris stundas pagaidīju, viss lec iekšā un gādāja tehniku uz mājām. Jau tas process ir tik tālu, ka esam piereģistrējuši. Šis te vērtējums jau ir procesā, tā kā tuvākajās dienās visam ir jānotiek, un klients jau ar šo te pozīciju, ar šo te tehniku varēs sākt pildīt savus darba uzdevumus. To mēs arī varēsim paši pārliecināties, jo tas notiks te pat tuvumā. Domāju, ka nav jāslēp informācija, ka ar šo te tiks apgriezti mūsu Rīgas koki. Finalizējot, jūs jau saprotat, ka e-mobile ir plaša profila kompānija, un mēs varam jums palīdzēt tikt pie dažādiem aparātiem. Un kur atrodamies, jūs jau arī zināt. Hospitāļa 23. Gaidām jūs ciemos!